lokālais serveris Denver, instalācija. Kad esam lejuplādējuši instalācijas failu, atrodam mapīti, kurā viņš ir saglabājies, divreiz uz viņu uzklikšķinam, spiežam Run, piekrītam, ka gribam viņu uzinstalēt, pagaidām, kamēr faili tiek atpakoti. Tūlīt atvērsies instalācijas loks un interneta pārlūks. Tā, interneta pārlūks. Pagaidām, kamēr atverās. Man tas notiek ļoti lēni. Filmējot šo materiālu, dators patērē lielu resursu. Patērē lielu resursu no datora. Tātad mēs viņu varam ciet. Un turpinās instalāciju. Lai turpinātu, nospiežam Enter. Tā, šeit ir jāizvēlās direktorija, kurā mēs uzstādīsim lokālo serveri. Pēc noklusējuma tas ir C diskā. Tā arī mēs atstājam un vienkārši nospiežam Enter. Lai turpinātu vēlreiz Enter, jāievada virtuālā diska burts. Pēc noklusējuma tas ir Z. Ja jums tāds jau ir aizņemts, ir jāizvēlās kāds cits. Spiežam Enter. Lai turpinātu, spiežam Enter. Notiek instalācija. Nedaudz jāpagaida. Tā, šeit ir piedāvāti divi varianti. Pirmajā variantā Z disks ir pieejams pie neieslēgta lokālā servera, un otrais variants, kad Z disks ir pieejams tikai pie ieslēgta lokālā servera. Iesaku izvēlēties pirmo variantu. Tas ir daudz ērtāks un nav obligāti jāieslēdz serveris, lai varētu apskatīties, kas notiekās servera mapēs. Tāpēc es izvēlos pirmo variantu un spiežu Enter. Tā. Tā, uz desktop mēs redzam trīs jaunas ikonas. Ar augšējo ikonu mēs restartējam lokālo serveri. Ar vidējo mēs varam ieslēgt serveri. Ar apakšējo ikonu mēs serveri izslēdzam. Tā, un te jau ir atvērties loks vaļā, kas liecina, ka Denvers ir veiksmīgi uzstādīts. Neaizmirstam restartēt datoru, un lokālais serveris Denvers ir gatavs darbam. Nākošajā video mēs aplūkosim, kas atrodas serveru mapēs un kam viņas ir vajadzīgas.